Esam mākslinieki Valda Buša mājās Bulduros. Tā kā Jūrmalas televīzijas nosaukums ir ģimenes TV, tad, protams, vispirms jau tās būs sarunas par ģimeni, ar ģimeni un par tiem notikumiem, kas ir cilvēku dzīvē risinājusies no bērnības dienām līdz pat šodienai. Valdi, mūsu sarunu es gribu sākt ar lūgumu tev, ja tu atcerētos savas bērnības dienas, tēvu, māti. Kāds bija tas laiks un kur tu tajā laikā biji, kur jūs dzīvojāt? Tajā laikā manā dzimtajā pusē, Viļakā, tā dzīve, sabiedriskā, kulturālā, man liekas, apmēram tādā pašā līmenī bija, kā šodien tur ir. No vienas puses dabīgi, ka es kā bērns redzēju labo. Kaut gan tajā laikā... Jau bija spriņģošanas laiks. Tajā laikā es jau laikam 99% no visa redzētā skaitīju pa labo. Tā tas laikam bija. Un tajā laikā manam tēvam piederēja 12 hektāri. Būtībā pat cik viņš bija piedalījies Latvijas atbrīvošanās cīnās, viņam tas tika piešķirts. Nu, bet tā zemīte, kā jūs zināt, tā bija Smilts tur Latgalē. Ļoti tāda, ļoti trūcīgā, dažādām ar melnzemi, ar māliem trūcīgā, bija smiltiņas. Ģimenē mums bija 7 bērni. Jā, tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Saime liela. Tēvs. Tas ir cilvēks, kuru pat šodien es gandrīz var teikt, bez asarām nevaru atcerēties. Viņš pats gāja naktī mēnesi gaismā, kaut ko pļāva ārā, lai kaut kā to ģimeni sabalansētu. Nu jā, viens, kas viņam bija labs, viņš centās, cik iespējams mums tomēr dot kaut kādu izglītību. Sūtīja skolā, pamatskola, vidusskola. Un tas, man liekas, bija tas kapitāls, kas visvairāk man personīgi noderēja. Tā mēs tur dzīvojam. Un vai tad jau tev radās kaut kāda interese par to nākamo mākslas profesiju? Ar krāsām tā nebija, ja tas tikai radās pēc tam? Redziet, tagad. Es gribētu tā būt drosmīgs un teikt, ka tagad varbūt es esmu mākslinieks. Ne jau liels, bet mākslinieks. Jau arī mākslinieks. Tanī laikā es ļoti vēlējos zīmēt. Un ja cilvēkam ir vēlēšanas, tad viņš dabīgi kā bērns cenšas kaut vai ogli, kaut kur uz kaut kāda balta akmens kaut ko uzzīmēt. Tātad ne jau cilvēks atrod mākslu, bet man liekas, māksla atrod cilvēku. Tāda mana pārliecība, jo es redzu, tie, kas nāk no tādām izcilu mākslinieku ģimenēm, viņi kļūst labi mākslinieki. To mēs redzam no mūsu latviešu mākslinieku saimes. Bet tā dzirkstelīte, ko tas Dievs vai daba ir iedevis, tas bieži vien izpaliek. Viss tur ir tanī gleznā. Ja skaties šodien, es skatos ar profesionālu savu redzējumu, kompozīcija laba, prīma kolorīts, izdeva, bet tās dzirkstelītes pietrūkst. Grūti šeit kā nebija dzīvoklis, tas dzīvoklis, kas mums bija, to viss bija paņemts, viss.
Tad es iestājos šeit darba rezervēs pa skolotāju. Pasniedz zīmēšanu, rasēšanu. Ar to sākās. Tad no skolas man iedeva istabiņus šeit Jūrmalā Priedainē. Pēc tam es dabūju vēl vienu istabiņu. Tā dzīve aizgāja savā sliedē. Akadēmiju es nebeidzu. Tad, kad es atbraucu no tālajiem austrumiem, tad partijas sekretārs bija Vikmans, noteicējs bija Kruglovs. Un tad, kad viņa uzzināja, ka es tur esmu apprecējies ar vienu izsūtīto, man neļāva diplomdarbu izstrādāt. Un tā es bez diploma esmu. Šodien, ja es skatos, un ja man jānovērtē tā diploma vērtība, es daudz neskumstu. Mākslinieki ir labi ar diplomu, bet ir arī pasaulē ļoti daudz labi mākslinieki bez diploma. Tāda tā dzīve ir. Kādu ļoti izcilu Latvijas mākslinieku. Vienu no taviem labākajiem draugiem derētu mums atcerēties, vai ne? Boris Bērziņš. Ja es izrunāju šo vārdu, tad manā iztēlē acu priekšā tas veidos ar tādiem lieliem monumentāliem burtiem. Man ar Borisu Bērziņu tās attiecībās bija tā kā rūķītis ar milzi. Un jo lielāks mākslinieks, jo viņam tā dvēselē smalkāka, tas ir kā likums, kuru daudzi negrib saprast. Ja tu esi mākslinieks, tavai dvēselē jābūt smalkai. Tu nevari būt mākslinieks ar malkas skaldītā dvēseli. Tas ir neizbēgami. Un Borisam Bērziņam bija ļoti smalka dvēsele. Dabīgi, ka viņš bija izveidojis čaulu no pasaules, lai tvērtos un paslēptos. Tā čaula pasargāja dalēju viņu. Bet ne jau 100%. Jo, lai radītu tādus darbus, kā radīja Boris Bērziņš, tur bija jābūt ļoti izsmalcinātai dvēselē. Ja šodien paskatāmies uz Jūrmalu, uz mūsu Jūrmalas māksliniekiem, tad mēs redzam, ka viņi ir ļoti profesionāli. Nu, nemsim, profesionālā jomā viņi ir tiešām labi mākslinieki. Un es esmu vairākas reizes teicis, mīļie draugi, profesija jums ir, profesionālisms ir, bet jūs vēl nesiet morāli gatavi, lai būtu labi, lieli mākslinieki. Kā es to domāju? Redziet, tad, kad mākslinieks nostājās divatā ar savu audeklu, ar molbertu, tad viņam ik brīdi jāizšķirās, vai te likt dzelteno, vai zaļo, vai klusināto, vai skaļāku. Un, lai to izdarītu, viņam iekšēji jau jābūt tīram, brīvam. Ja tu kā mākslinieks neesi tik drosmīgs, lai atrastu kaut kādu jaunu attiecību, lai tu varētu nolikt pat ļoti pretējās, nesaskanīgas krāsas, un lai tomēr tev tā glezna kaut kādā veidā būtu ar vienotu izjustu kolorītu.
Man ir jāsāk ar Bušu, ka ienāk iekšā spēcīgākā bilde. Jā. Cik viņam gadi, vecmeistars, bet viņš mierīgi konkurē ar jaunajiem. Jā. Abrīnojam. Patīk. Šī izstāde, man liekas, ir vairāk izsvērta un jau jūtams, zināms tāds monolītiskums, jo kādu mēs esam, tādi esam, un šeit nejūt tādu samākslotību, varbūt teikt tādu parādīšanu, ka es esmu gudrs, es esmu vaderns, ka es protu, bet šeit kāds mēs esam jūrmalnieki, tā man liekas godīgi un atklāti mēs sevi esam šeit atklājuši. Un tas man patīk gaužam, jo tik daudz mēs dzīvē redzam visādas samākslotības, nepatiesības, bet mākslā jau nevar nepatiesību noslēpt. Valdi, jūs esat ilgus gadus bijis Jūrmalas mākslinieku grupas vadītājs arī. Kas ir izauguši tie jaunie cilvēki? Kā jums liekas, par ko jums būtu lepnums un prieks, ka tie ir tagad no jaunajiem kļuvuši jau par tādiem riktīgiem Jūrmalas māksliniekiem? Es domāju, ka visi ir progresējuši, cik to jau ne man tiesības, ne es arī protu izvērtēt, tas ir tik un tik izaudzis, bet man liekas, ka noteikti visi Jūrmalas mākslinieki kaut kur jau ir progresējuši un tieši, teikšu, vienkāršu vārdu glezniecība. Jo var jau būt ļoti liels, efektīvs darbs, bet glezniecības var būt maz. Bet šeit, es domāju, ka šeit ir glezniecība. Vai te būtu kāds Valda Buša, teiksim, skolas sekotājs, ja jums nav tādu savu skolnieku? Redziet, jo šeit arī aug personības, un personība nav sekotāja. Personība tomēr, kas iet drusciņ kādu pussoli pa priekšu pārējiem. Un šeit es domāju, ka ar laiku izaugs arī tādi, kas pat vienu solīti ies pa priekšu pārējiem. Es ticu tam. Kā jūs šobrīd redzat Latviju, to, kas notiek Latvijā? Vai jums sāp par to sirds, ja jūs esat apmierināts ar to, kas šeit notiek? Diemžēl nē. Redziet, tā zivs ir visa sapūsi. Un tāpēc dabīgi, ka es ļoti cienu Dombrovska pūliņus, cienu to, ko viņš dara, ja viņš to dara ļoti piesardzīgi, bet noteikti un sistemātiski. Un tas vieš cerības, ka to Latviju aiz ausīm, aiz matiem izvilks no tā purva. Bet purvā mēs esam briesmīgi purva. Tieši man liekas, ne jau materiāli. Mums jau ir pat 1000 miljonāru, bet mēs esam garīgā purvā. Mēs esam garīgi palikuši tukši, un tā ir tautas nelaime. Un, lai to atjaunotu vairāk un daudz vairāk, tomēr jāvērš uzmanību tieši kultūrai, kultūras pasākumiem, vai no vismazākā kaut kādas trupas vai grupas līdz augšai. Un to, ko dara, nemsim tādā republikas mērogā, kaut vārdu dziesmu svētkiem, pārējiem pasākumiem, tas vienīgais, kas mūs var glābt. Manuprāt, es jau neesmu nekāds ne runātājs, ne gudrinieks, bet liekas, ka tas ir vienīgais ceļš. Tā ir gadījies, ka par mākslu ir pateikts daudz, sākot no ciniskajiem Oskara Vailda vārdiem, ka jebkura māksla ir bezjēdzīga, beidzot ar mūsu seno patiesību, ka
māksla izglābs pasauli, skaistums izglābs pasauli. Man vairāk gribētos ticēt šim otrajam. Viss jau būtu ļoti, ļoti vienkārši. Būtībā nav nekādu problēmu. Katru dienu mēs redzam saulītā apaļa. Katru dienu mēs redzam, ka šī mazā lodīta zeme ir stipri pārapdzīvota. Tas tā it kā bez problēmām. Bet, ja paskatās dziļāk, tuvāk, tad mēs taču nezinām. Mēs neizprotam un neizpratīsim, kāpēc saulītē karsta, kāpēc viņa spīd, kāpēc cilvēki tik daudz un dažādi dara gan labu, gan ļaunu, un kas būtībā ir cilvēks. Nu, manā izpratnē, man liekas, ka tā tomēr nav nejaušība, ka ir radies tāds zvērs un dzīvnieks, kuru mēs saucam homo sapiens, ka viņš tā no kā ir radies. Man tāda sajūta, ka kaut kur ir dziļi patiesi likumībā ierakstīts, ka jābūt zināmai attīstībai, ka visam jāvirzās pamazam uz labu, uz augšu un skaisto. Varbūt, ka tas ir mans sapnis, bet tas nav mans tikai. To sapni daudzi sapņojuši. Un ja šodien mēs skatāmies, tad mēs redzam, ka tie paši cilvēki, mēs kopā, viena daļa ir tā, kas tic un ļoti, ļoti iekšēji pārliecināti, ka skaistumā ir patiesība. Otra daļa ir tā, kas domā un ir pārliecināti, ka visu panāk ar varu. Un tāpēc arī ir tie, kas kalpo garam, un tie, kas kalpo varai. Nu, jūs jau ziniet, kas kalpo varai, kuru mērķis ir vara. Man tomēr ir jābūt kaut cik normāli godīgam, lai es tiešām būtu homo sapiens, ne homo zvērs vai homo nelietis. Tas neizdodas. Manā dzīvē bijusi tik raiba, tik dažāda, ka man pie labākās gribas nav bijis iespējams būt cilvēkam. Man ir bijis jābūt zvēram. 19 gados mani iesauca tas pārcilvēks, Ādolfs. Ja tev jāiet karot par Lielvāciju, ka neiesi tev šaunos, tā tas bija. Pēc tam mani iesauca Jāzeps, ka tev jāiet ir pat cilvēks uz brīvu karot. Nu, es neiedziļināšos, fronte ir fronte, to jūs zināt, tāpēc es teicu, ka tas ir bijis tas, kas varbūt visdziļāk, vissmagāk manu dvēseli ir skaldījis un ievainojis. Šodien mēs esam jau aizmirsuši to, un tas ir labi, jo viss sliktais, kas ir bijis cilvēkam un cilvēcei, tomēr ir jāaizmirst,
un jābūvē kaut kas jauns un labāks. Manā iekšējā pasaulē, dvēselē, vēl ir tomēr liela cerība, ka mēs uzbūvēsim kaut ko labāku. Un man šodien gribētos pateikties jums visiem, kas šeit atnākuši, no sirds lielu, mīļo paldies, ka jūs tomēr saskatiet tanī bušaku maznācībā kaut ko cilvēcīgu labu. Un ja jūs saskatiet manās gleznās kaut mazu atblāzmu no gaišās, labās, cilvēcīgās auras, tad ne tikai mani, bet arī jūs ir skupstījis Dievs. Kādi bija vēl tie jaunības gadi? Kā tu, ja tu esi ar mieru pastāstīt, kā tu iepazinies ar savu kundzi? Jā, mēs ar Annu mācījāmies kopā Viļakas ģimnāzijā. Un tā bija mīlestība no pirmās uzmetiena vai tā ar gadiem? Ar gadiem. Jo, kā jau vidusskolā, visi mēs jauni esam bijuši, visi priecīgi, optimisti un viss. Tā tas laiks gāja, gads pēc gada. Gadījās, protams, visādas atzīmes, bet tā bija mūsu tā lielākā problēma, lai būtu kaut cik labas atzīmes un lai mēs varētu tikt uz nākošo klasi. Anna arī mācījās tādā pašā klasē, vidusskolas. Godīgi sakot, tādā laikā par tādu mīlestību laikam jau es nemaz nedomāju. Man liekas. Bija jau simpātijas, bet redziet, mīlestība manā šīs dienas izpratnē, tas ir ļoti plašs jēdziens. Varbūt to var salīdzināt ar jēdzienu, kā es saprotu mākslu. Jo tur tā ir smalka arī lieta. Tas nav. Bet fakts ir tas, ka tā meitene bija ļoti klusa. Un ja visas, nemsim, pārējās tur no klases meitenām nāca pie manis un teica, Valdi, palīdzi uzzīmi man, jo nevienai jau tā zīmēšana neveicās. Bet viņa rindas beigās ļoti kautrīgi pasniedz man to lapu. Skaidrs, ka es sapratu, ka man ir jāuzzīmē. Tā tas gāja. Pēc tam tālāk, pirms vidusskolas beigšanas, viss taču pasaulē sajuka. Tas Vācijas kretīns nekādi ar to dzelzs Jāzepu nevarēja to pasauli sadalīt. Un tā sākās karš. Man, pat cik es nebiju vidusskola beidzis, pātrinātā tempā mūs izlaida. Un tad bija jāiet leģionā, jācīnās par Lielvāciju. Jūs jau neatceraties, jaunāk, es jau to atceros, cik viņi braši iesoļoja. Tiešām visi labi ēdināti, visi optimisti un gāja ar savu dziesmu uz Maskavu. Mani iesauca armijā, kad man bija 19 gadu. Un bija jāiet, jākaro ar bolševikiem, jāsit bolševiki, jāšauj bolševiki. Jūs varat iedomāties jaunietis, kam ir 19 gadu, kad viņi uzreiz iegrūž iekšā tādā Ellis ritenī. Tādā gaļas mašīnā.
Es nezinu, man nekad nav bijusi tieksme uz kādu vardarbību. Es esmu ātrs, es varu dusmīgs būt un ātri sadusmoties, bet uz vardarbību man nav bijis tieksme. Un tā bija jāiet. Kā tu nokļuvi tur tālu projām? Tālais austrumos. Jā. Pēc tam mani tur ievainoja, tad es gulēju lazaretē. Pēc lazareta es ļoti gribēju aizbraukt uz to Latgalīti, paskatīties, ko tie mazie mani brāli un māsa, viena māsa man arī. Kā viņi tur dzīvo, kā aizbraucu, tā tur Krievs jau bija iekšā un mežā. Beidzās mans dienas Vācu armijā. Nu, pat cik es nevienam nebiju neko ļaunu nodarījis, viņi jau uzreiz jautā tiem vietējiem komunistiem, nu, ko es esmu darījis. Pat cik visi apliecināja, ka es tiešām nevienam neko sliktu neesmu darījis, nu, tad tas политруks teica, nu, ничего, пойдешь в Красную армию, героем будешь. Tā man bija jāiet, tā sarkanā armijā, aizgāju sarkanā armijā, nu, bet pa varoni gan es nekļuvu, nekāds varonis nu mans nesanāca. Beidzās, karš beidzās, un sakarā ar 3 ievainojumiem mani demobilizēja, un tad es centos pavisam varam kaut kādā veidā iestāties Mākslas akadēmijā. Es tiešām ļoti gribēju kļūt par mākslinieku, tiešām. Un pat cik es jau biju tomēr dienējis sarkanā armijā, bija tāds akadēmijā komjantas sekretārs Prēdelis. Viņš teica tā, zini ko, stājies komjaunatnē, un tad mēs visu izkārtosim, kad tevi tā drusiņ pa vieglo uzņems tādā Mākslas akadēmijā. Tā arī viss notikās. Un akadēmijā, kā jau akadēmijā, man ļoti gaišas atmiņas ir pa Skrīdi, pa Miesnieku, nu vispār pa Liepiņu, Čonu. Tur jau, nu, es jūtu, ja es padošos, tad no manis nekas nesanāks. Grūti. Kādreiz un diezgan bieži nav ko ēst. Tad mēs ēdam sāli, lai vismaz varētu dzert ūdeni un tā kaut kā skundiet. Viss tas gāja labi. Un tās sekmes bija normālas, un es jau tiešām jau kaut kādu sajēgu pa mākslu es jau sāku apgūt. Tad uzreiz 49. gads, un pat tiem studiju gadiem es jau ar Annu biju tomēr jau sapazinies, un tiešām kaut kādā veidā tur jau jāsaka, ka tanī laikā jau man bija radusies mīlestība. Tas tā bija. Ne jau tāda aizraušanās, bet man tiešām tāda ļoti nopietna ciena pret gaišo, pret skaidro, pret nevainīgo. Un tad uzreiz martā no rīta viss. Tas meitenes ir prom. 25. martā, vai? Jā. Un meitenes vairs nav te. Tas meitenes ir aizvests. Pēc kāda laika atnāca vēstule, un tad jau es izlēmu, kad es noteikti braukšu uz Turīnu, lai vienalga, kur tas ir. Kāpēc es to tā izlēmis bija? Man liekas vienkārši tāpēc, ka kaut kā mana iekšējā būtība struktūra neatļāva, ka es varētu kaut kādā veidā, tad, kad man būtu jāparāda, kas es esmu, tā es aizbēgšu krūmos, noraustīšos. Un tā es aizrakstīju, ka es braukšu. Bija jau tur vēl daži, kas gribēja braukt, bet tie nebrauca, tā es arī viens pats aizbraucu. Aizgāju uz Uteni, pārdevu savu mēteli,
nopirku bileti, aizbraucu uz tāliem austrumiem. Tālējos austrumos arī visādi gāja. Redziet, varbūt kaut kas visvairāk tā palicis tādā drūma atmiņā, ka tie paši drošības organi pavisam varēm un ar nelietīgiem līdzekļiem centās iesaistīt, lai ietu zinotu pa tiem pārējiem, kas tur ir pa visiem. Un tad man lika priekšā, lai es kļūstu pa zinotāju. To es atteicos, draudēju visādi, ka aizsūtīs tur, kur putns nelido, aizsūtīs tur, kur es neredzēšu gaismu, neko. Laime tā, ka tanī laikā tas Dzels Jāzepiņš nolika karoti. Un jau partijas komiteja bija zināma teikšana. Es aizgāju pie pirmā sekretāra un izstāstīju viņam. Viņš izsauca to, kas man draudēja, un vēl tur bija majora pakāpē kaut kāds, un tā viņi uzklausīja mani. Tad ar to arī bija šluss. Man lika mieru. Pēc 5 gadiem mēs atgriezamies Latvijā. Tad sievai atļāva atgriezties jau. No šeit tie drošībnieki bija jau dabīgi, ka viņi bija informēti tā un tā un tā, un viņi jau rīkojās gudrāk. Viņi savāca visus datus, ka Anniņai tēvs ir tur štatos, un tad, kad tur viens bija atbraucis un piedāvāja mums naudu un piedāvāja, lai uzraksta pilnvaras, tad mēs to pilnvaros uzrakstījām uz tā, ko bija pilnvarojis viņas tēvs, kā visu to testamenta izpildītāju. Un par to man pateikt tā, jūs esat nodevuši zīmogu paraugus amerikāņu izlūkdienestam. Par to jums draud 10 gadi. Tā mazā norma bija. Un diezgan ilgi man viņa lika mieru. Un tikai tad, kad es pateicu, kad es ar mieru tos gadus atsēdētu, bet es pa agentu nekļūšu, tad arī bija šluss. Ar to man tas pārdzīvojums beidzās. Valda izstāde ļoti krāsaina, krāšņa, dzīvespriecīga un tik spilgta un arī tik radoši. Viņš ir mainījies, viņš strādā tagad lielākiem krāsu laukumiem un ar tādu lielāku vērienu. Un vispār viņš jau strādā tik daudz, kad es domāju, ka vai tas ir cilvēkam maz iespējams no agra rīta līdz vēlam vakaram. Jā, viņam ir spēku, un es pat abrīnoju, kā var tik daudz strādāt. Un man viņš šad pat rāja, kad es tā kā drusciņi par maz strādāju, kaut gan es arī diezgan daudz esmu darbnīcā. Tā ir viņa vienīgā un lielākā mīlestība gleznošana. Visu pārējo viņš noliek malā un sadzīv, un vispārējais viņu pat mazāk interesē. Tā kā
Šodien ziedu tika arī Anniņai. Cik liela ir sievas loma, lai varētu būt blakus tādam lielam garam? Anniņa, bez Anniņas viņam būtu daudz grūtāk dzīvot, jo visa saimniecība un vispārējais ir uz Anniņas pleciem, un Anniņa to dara tik pašaizliedzīgi un tik rūpīgi, ievēro kārtīgi visas pusdienas un vakariņas un brokastis, un viņš tā, un arī visu diētu, kāda ir vajadzīga, un Anniņa jau, bez Anniņas viņš nevarētu tik daudz strādāt, tā kā Anniņa, un Anniņa vispār mums ir tik labestīgu un jauku cilvēku ar tādām došanas iespēju. Viņa vienmēr prot cilvēkam iedot to labāko vārdu, labāko domu, labāko, kas viņai ir. Un tik tādu labestību ir grūti sastapt. Viņa tiešām, un varbūt tas arī Valdim ir tas spēks, uz kura viņš atspērās. Es kā gleznotājs, kā cilvēks, kā gleznotājs, es esmu zemnieks, čangals. Ar to varbūt šeit beigsim, jo tas čangals labi skan. Un tad tu mums vedīs uz savu darbnīcu, un rādīs mākslu. Es uzlikšu visus, varbūt tāpēc. Anniņa, tad laikam ir tā, kad Valdis uznāk šeit augšā, tad kā jūs tikko te tā teicāt, ka tad viņš uz visu dienu no rīta līdz vakaram. Un no rīta līdz vakaram glezno, ja? Glezno. Un jūs tā zinat tos darbus, kurus viņš, piemēram, pēdējos ir uzgleznojis, vai? Kādreiz jau mani pieaicina paskatīties. Starp citu, Annai ir ļoti laba krāsu izjūta. Jo, ja tā salīdzina, man te blakus ir viena kolēģe mākslinieca, un es vairāk tomēr sievai uzticos. Es jau neesmu mākslinieca. Jo, redz, viņa ļoti atklāti pasaka, tas liekas, tie toni neiet, vai tas drusciņ tas tonis nesaderās ar to pārējo gamu. Tur nav nekāda glaimošana, nav nekāda izlikšanās. Es jau varu rīkoties, kā man patīk, bet es tomēr uzklausu tādas domas, kur, kā saka, ļoti, ļoti bez kaut kādiem aizspriedumiem. Tā mūsu lielupīte. Redziet, tā krāsaini, tas arī diezgan gaišs. Un man gribās tomēr ļoti, ļoti gaišas gleznas. Viņas nav ļoti gaišas, viņas gaišākas tikai. Bet vēl gaišākas tu gribi, ja? Daudz gaišākas. Neizdodas. Gribēt ir viens un varēt ir kaut kas cits. Tā ir tumšāka, tā ir drūmākā, acīm redzot. Kaut kas man ir traucējis. Tad, kad es Latgalē Aglonā redzēju tos baltos krustus, tad es atbraucu mājās šeit, un es domāju, man tie krusti jāuzglezno. Un tad man nebija pie rokas neviena audekla, jo es jau varbūt tikai pēdējos dažos gados esmu tāds drusciņ brīvāks, varu nopirkt audeklu, varu nopirkt krāsas labākas. Un tā, pat cik tā otrā pusē bija brīva, tā es uzgleznoju tos baltos krustus. Es domāju, uzgleznošu vienu gleznu ar nosaukumu Zeme deg. Varbūt kā nedeg tā zeme, bet man tā gribēs tomēr, lai dzirksteles un zemes gabali lido pa gaisu un tiešām zeme deg. Varbūt, ka tā zeme tiešām degs un radīsies kaut kāda atbildības sajūta, kam būtu pa to zemi jāatbild. Nezinu, redzēs. Valdi, atvaino, kā ar tiem krāsu salikumiem? Kā tu tos saliec? Kāpēc tieši tādas krāsas? Vai tas spontāni, vai tas ar tādu lielu apdomu, ka tu jau iepriekš kaut ko? Vai top tikai tad,
kad tu esi Polberta priekšā? Redzi, ir cilvēki, ņemsim kaut vai no tiem pašiem jaunības kara gadiem, kā viņš ar to šautenīti noliek, tad viņš tēme, mēti, un tā beigās nospiež to gaili. Es otrādi, es vispirms nospiežu gaili un pēc tam domāju, kāpēc es to gaili nospiedu. Un tā arī glezniecība. Es uzgleznoju, pēc tam domāju, vai tas bija vajadzīgs. Varbūt, ka varētu daudz pavisam labāk un savādāk. Redziet, man arī gribās kaut ko meklēt. Tas ir riskants ceļš, un varbūt 9 reizes no 10 viņš neizdodas. Bet ar šī gleznā arī es gribēju paņemt diezgan kontūrainu, diezgan kontrastainu un diezgan nosacītu. Tie 3 aspekti, kuri man bija iecerē. Kā tas ir izdevies, to jau man ir grūti spriest. Bet to, ka es negribēju, tādu reālu, negribēju tonālo glezniecību, bet kontrastu glezniecību, to es gribēju. Ko jūs par šo darbu sakat? Man viņa liekas tāda mazāk saprotama. Vāze un ziedi, bet viņa nemaz neizskatās pēc vāzes. Kā sievietei, kura mīl gan vāzi, gan ziedus. Tā kā tā ir. Bet es jau saprotu, ko viņš tur ir gribējis. Galvenās līnijās, ko es gribu, man ir skaidrs, es gribu uzgleznot gaišu gleznu. Gaišu ar ļoti, ļoti dzidrām krāsām, un tas risinājums tad jau, tas ir diezgan tāds sarežģīts, diezgan kunkulēns un diezgan bedreins. Cik man Dieviņš ļaus, to es nezinu, bet ja es esmu dzīvs, un saucos mākslinieks, man ir jādod viss, lai es kaut drusci labāk rītā gleznotu kā šodien. Viss. Tur es nekādu kompromisu nepieļauju ne citiem, ne sev. Arī morālē. Arī morālē ir robeža, kur sākās cilvēks, un ir robeža, kur beidzās cilvēks. Un tas, kas ir pārkāpis robežu, kur beidzās cilvēks, tam nav tiesības saukties par cilvēku. Tas ir tā atskaldīts ar cirvi, bet būtībā tam tā būtu bijis jābūt. Glezniecība tomēr ir un ir pāri visam, vai ne? Tikai. Tas ir vienīgais jumts, vienīgā patvaršana, kuras visu mūžu esmu patvēries, kad man ir dikti smagi gāja. Tagad tā, ja es gribu drusciņi nomierināties, tad tikai pie molda.